Es esmu Antonija Valēņa. Mēs atrodamies Kuldīgā, Mucinieku ielā 19. Tās ir mājas, kas ir celtas ļoti sen. 1892. gadā šajā īpašumā atrodas arī Līvijas Rezevskas izstāžu zāle. Bet ir arī tādi brīži, kad piemeklē nelaime. Un, kā saka, nelaime jau nenāk brēgdama. Tā nelaime bija papostījusi 2 dzīvokļus. Man lejā dzīvoklī īrniece saka, jūs ziniet, mums ūdens pilno griestiem. Un tad es sapratu, ka kaut kas nav kārtībā. Tad mēs konstatējam, ka 2. stāvā aiz toaletes poda, kur ir ūdensvads, ūdensvāds ir plīsis. Viss bija slapjš. Visi tie pārsēdzies guļbaļķi, uz ko balstās, tie arī bija slapji. Es domāju, kā tagad šito visu tiks galā? Tad, kad tā nelaime notika, es atcerējos, ka es esmu apdrošinājusies. Un tiešām tas remonts bija ļoti liels, kapitāls remonts. Zinot, cik maksā mūsu laikos būvniecība un kādas summas tagad un cik maksā materiāli, es domāju, ka te kādi 8–9 tūkstoši būtu man jāiegulda. Es nevarētu pacelt to remontu. To sedza visu firma kompensa. Īpašumi tomēr ir jāapdrošina un pašiem arī jāapdrošinās. Kas ir apdrošināms, to es drošinu. Un arī iesaku cilvēkiem, nevajag, kā saka, piesaukt nelaimes, bet drošības pēc vajag apdrošināties. Tomēr tā ir ļoti maza naudiņa salīdzinājumā ar to, kad notiek liela nelaime.